Nu ko, braucam no Staļārā uz Apriķiem. Braucot šurp, skatījos, ka čoma karali vai nu vēl sēž, vai nu jau ir atnākuši atkal sēdēt, strādāt. Nezinu, tā ir interesanti, jo parasti 7 no rīta, ja brauc, tad nav gaisma, nedeg, bet vai nu tas ir no vakara atstāt. Šokar bija piebraucis pie viņiem. Tā bija kā bija. Redzi, gaismiņa deg. Interesanti. Bet, lai deg. Vai nu tur ir kaut kāda. Vai nu sulainis ir atnācis sakal kaut ko paņemt. Vai nu ir cits. Citu mantu ņēmējs atnācis. Bet labi, braucam ir 7:14 un griežamies ārā uz Liepāju šoseju. Braucam tālāk, dāj, turamies. Turpinam braukt. Un tagad aiz Aizters. Tur šis ir līkums pirms Vēsmiņu mājas. Un man rāda -1. Jā. Ja tā debesīs arī redzams kaut kāds klajums, pārējais mākoņains. Varbūt, ka tur kaut kāds snieģels ir uzsnicis. Bet -1 un tikko dzirdēju par rādio kaut kādu -10 arī soli. Tad jau var būt, kad ies uz labo laiku, jo, ja tagad nesnieg, varētu jau tas kailsals uzraut. Vai ne? Kā jūs domājat? Man jau patīk sals. Pa ziemas, ja ritīgi uzsalst, lai sasalst kailsals, kaut kāds 3-4 dienas. Apraujās normāli, un tad arī sākt snikt, un tad jau būtu forši. Bet tā vajag izsalt cauri, lai nepaliek tā zeme, tā garoz vien kaut kāds silti, jo uzsniks sniegs, tad apakšā veidosies vienalga dubļi, jo nāk no zemes siltums un visu to slānīt izkausēs. Tāda mani doma. Bet, ja ir kailsals, gribētos īstenībā, ļoti gribētos. Un ja ir kāds lauks noplūds, tad jau varētu izpausties arī pagonkojot, vai ne? Labi, braucam tālāk un skatāmies, kas jauns ir uz aizputes pusi. Iebrauc Roksbirzī, pa ceļam tur tā mašīna viena vilkās, tā interesanti, domāju, kāpēc. Rāda -2, bet tu varētu būt apsals. Stipri apšaubu, ja visu laiku bija mīnus. Kāda mīnus? +7. Un tik ātri jau nevar apsalt, jo viņš jau ir silts asfalts. Mēs aizbrauksim tālāk, tad izkāpsim, paskatīsimies, kas ir ar to salu. Bet -2. Un neizskatās, ka te apsals spīd, bet kur tad var apsalt, viņš jau silts ir, manuprāt. Bet ir -2 ir. Braucam, skatāmies. Labi, Apriķos izkāpsim un apstīsimies, kāda ir situācija. Ja tagad nestāšos nost un nebaudīšu asfaltu. Davai, braucam. Nogriezos uz Apriķu pusi braucot. Tur, kur tās gaismiņas ir, apgaismoja ielu ceļu. Tur spīguļo ceļš, tā nav. Ir apsauts, vēl rāda -2 joprojām. Būs. Pēc šito ceļu mēs netrakosim, jo šis ir salīdzinot apmēram, bišķi labāks ir kā Bernāta ceļš, bet kalniņi ir forši. Un ja te uzbrauc atļauto ātrumu, tad tā piekaba lēkā noteikti pa gaisu no aizmugures braucot varētu redzēt. Ļogās, darās, kaut kā tā. Šis ir tāds ceļš, kur es necenšos braukt ar pilnu, jo man nekur nav jāskrien un jālauk. Pēc tam pašam viss tas ir jāskrūvē un jātājas. Labi, braucam tālāk un tad jau iekraušanas vietā. Ir tā, mani dārgie skatītāji, tuvāk Apriķiem ir uzsnīts bišķi sniedziņš tāds balts, redziet? Zālītē ir balts sniedziņš. Te jau ziemas, ja šodien būtu Ziemassvētki, tad vismaz var sagaidīt ar sniedziņu no rīta. Vēl ir rāda -2. Ir iekraušanas vietā atbrauc.
Ir dubļu virskārta ir apsalusi. Nekāda vaina, visi zē, bāli. Forši davai. Bišķi no procesa, tik vēl ir palicis. Ņemt nost, var kaut kā tā. Krāmējām, un vienbrīd likās, ka te vēl varēs vienu iespiest, un tad jau būtu 40 apaļi iekšā. Bet tomēr nevarēja. Tad ir no paša sākuma laikam baigi jāstum, bet krāmētājs teica, ka tāds aplēšot ruļļus tā nevar darīt. Labi, neko. 38 ir iekšā un viss. Taisam ciet. Ir noģērbumies. Zvanam Kasparam, ka pusotras stundas būs. Pa ceļam visu laiku domāju, kas man bija jāizdara. Un atcerējos. Šitien skatījos braucot prom, ka gaismi naģi krogā. Tad te kaut kas notiek, jo tur bija iekšā gaismiņi, ir izpušķots kaut kas, un kaut kas izskatās, kad notiek. Kaut ko tais. Izskatījās, ka tā, tas busiņš ir pazīstams. Labi, davai braucam tālāk. Un atkal esam tuvu klāt izkraušanas vietai. Šita gan ir daudz salmiņu sakrāmēt. Redziet, forši, ne? Tagad ir -2, brauc apakaļ pie aizplats apriķiem, ir -3 pacēlās. Un tagad, kā sacīt, jāsaka, ir forši tāds sauks, nav dubļi, superīgi. Es pat domāju, vajadzētu pie staļļi tos dubļus paraut nost un tiešām kaut ko uzbērt virsū. Vajag forši būt, ja tur nebūtu dubļi. Ja mašīna nomazgā, tad vismaz sāni nebūtu ar dubļiem, tad nebūtu jālien tā kā upē iekšā. Kaut kā tā, vai ne? Vai. Krāmējam mums ātri iet. Kaspars ir pieredzis. Ļoti forši ātri iet. Šitā tam darīšu. Tā tas notiek. Ar pieredzējušu operātoru. Vienīgi skatos, ka viņam jāpasaka, kad ir buksīts jānomaina, ja nav jau par vēlu. Jo, ja izdilst bleķītam, frontālam arī nav labi. Parādīšu, varbūt pats un maz nav redzējis. Davai, turam īkšķi. Pēdējie 3 braucieni, taisam ciet un braucam. Pazvaniem un braucam pēc ēdama. Davai. Ir tā, atbrauc. Atkabināju tentenēts nost. Un izdomāju, kad vajadzētu aizbraukt gatu piekabu uz tehnisko. Viņai janvārī beidzās, jāpiekabina. Ja viss tur kārtībā degs un varēs vilkt, tad pazvanīšu, pieteikšu tehnisko, jo varēja tagad 15:30, bet es nebiju gatavs. Jo es nezināju, nebiju gatavs pieteikt, jo es negribu tā, lai sanāk, kad piesaka un pēc tam neaizbrauc. Pirms jāpiekabina, un pēc tam pazvanīšu vēl vienreiz, jo tur ilgi jau man neies piekabināt, lai apstīties, vai ubuņi viss tur deg. It kā jau viss deg, ja jau nedeg, tad jau šita jau rāda kļūdas. Vajadzētu, ka būtu viss kārtībā. Liks iekšā un kaut kā tā. Nefigasibē. Labi, kabinām klāt, turpinām. Skatījos vienkārši, ka viens brauc ar mašīnu, kam durvis ir citā krāsā. Tā, kabinām šito klāt. Kamēr bišķi atceros jau uz zieķie zieķi. Uz īstu laiku jau tas būs, bet ja kabina klāt, kāpēc ne? Foršāk braucās. Un tad vēl tents jāuzliek. Pastīsimies, kas tur iekšā darās. Kabinām klāt. Sakabinājies esmu. Nu braukšu, redzēs.
kas būs. Es nezinu, kā tos tilts nolaist lejā. Tad jāņem laikam ABS lats jārauj ārā. To es īsti nezinu. To man redzēs, ko pateiks. Bet vienu tiltu jau diez vai viņi pārbaudīs, ar to viņi nebūs mierā. Un kravu man tam dēļ arī nebūtu jābrauc. Es tā uzskatu. Nezinu, provēs, ja kaut ko provēs tur darīt. Es tagad neiešu provēt, lai es varu paspēt apskatu, bez 15.4 pierakstījumā. Viss, malcam. Nu ko, ir 15.14, man pārlika uz 15.30. Tos te kaut kur uzvilku. 15.30. Braukšu tuvāk, jau vieglai te nav, tad jau tur vietas ir. Braukšu tuvāk un gaidīšu, ka man paaicinās. Redzēsim, kāds brīnums. Teiks, varbūt, ka neko, varbūt viss kārtībā. Tagad sāk domāt, varbūt kaut kāds lampa saka nepatiks, bet Eiropas Savienībā viņa bijusi. Viņa ir, man tā liekas, ka Nīderlandē bijusi. Tā jau ir Eiropas Savienībā, tā nav. Un tur lampas viss derēja. Redzēs, kā mums būs. Derēs, nederēs. Gaidam. Otrā pusē, ka būs jau iekšā. Nekaitinās nevienu ar filmēšanu. Vai turam īkšķis, tā lai izdodās. Šitā. Esam ārpusē. Atlika ABS kābeli, jau lika izraut, ja nevarēja nolaist lejā. Gaidam atbildi. Nu ko, esmu otrā pusē, esmu patīkami pārsteigts. Vērtējums 0. Ļoti skaisti. Bremži, ideāli. Es tā uzskatu, nu kaut kas tur, bet nekas nav darīts regulēts, viņiem tā jābūt. Un arī iziesim laukā. Iziesim laukā un īstenībā arī viss patika. Tātad luk tur, kas ir Nīderlandē. Šitie, tie dzer arī te. Nu kā, super, ne? Piekabīt, izgājis apskat, varam iet, braukt nost likt. Un gatavoties uz pirmdienu vai sestdienu braukt ar otru mašīnu un piekabi. To vajadzētu tā kā nomazgāt šito ten visu. Bet, ja es tagad mazgāšu un rīt uznāks sals, būs liela ziepes. Tā jau es galīgi negribētu, ne? Tā jūs domājat? Es domāju, ka vajadzētu jau nomazgāt. Bet pēc salu laikā kaut kā nē. Labi, pagaidīsim, jo vai būšot sals un pēc tam atkal būšot plus, tad darīsim tā. Davai, laižam uz māju pusi. Tā, šitam apskat ir iziet, šitam ir jāiziet vēl apskat, varbūt, ka sestdien. Un kaut kā šitā, ar to mēs arī varam mazo apskatiņu veikt šodien. Šodien pasākumu. Ruļi savest, apskat iziet, tas jau ir diezgan daudz, ne? Labi, davai, uz nāktu piedzīvojumu.